Labdien, vēl trešo reizi un noslēdzošo reizi, labdien. Te mēs esam izritinājušies, nedaudz mazāk kļuvuši. Tā sanāca, ka mūsu šodienas saruna ir 3 daļās, un tā latviešiem tipiski ir pēc tikko tu norunā tāda pazūdi. Žēl, ka labklājības ministrija pazuda uzreiz kā norunāju, jo man liekas, ka viņiem tas būtu vissaistošāk šeit uzturēties. Bet, labi, ņemsim to vērā. Skatīsies pēc tam internetā. Tad trešā daļa mūsu diskusijai būs tieši par valsts un pašvaldību lomu, par metodēm, instrumentiem, lai arī kā Viņķels kundze teica, ka ļoti labi, ka mēs runājam salīdzinoši plaši un mazāk par demogrāfiju. Tad es aicināšu cilvēku demogrāfiju, tāpat kā Raimonds vienmēr Latvijā asociējās ar Paulu, tā droši vien, ka demogrāfija vienmēr asociējās ar Mežakungu. Aicināšu Mežakungu uz priekšu, tāpat aicināšu arī Ievu Adamsonu no biedrības progresīviem, Inga Biti no jauno māmiņu, kas ir Saeimas deputāti, bet es ceru, ka mēs nedosim nekādas piekāpes tikai tāpēc, ka jūs esat tikko atgriezusies no bērnu kopšanas atvaļinājuma, bet nedaudz arī uzbruksim jums virsū. Un tāpat arī aicināsim mūsu starptautisko kolēģi no Zviedriju, Andersson kundzi, Juzen, welcome. Un sāks mūsu trešo daļu, kā jau es minēju, Mežakungs, tad dodam vārdu jums un jūsu prezentācijai. Paldies par šo iespēju, paldies interesantiem, kas grib. Mēs jau te starpbrīdī arī spriedām, ka daļai tā laikam arī varbūt ir tāda rādījums vai mērījums par politiķu ieinteresētību ģimenes politikas jautājumos, viņu klātesamība vai gandrīz vai neesamība šeit. Bet tik un tā, mēs darīsim savu darbu un cerams, ka katrs izdarīs savu. Man būs 2 daļas. Viens es pārskriešu pāri mazliet šai te demogrāfijas situācijai, jo no otras puses pavisam abstrahēties no tā, kas dzīvos Latvijā pēc paaudzes vai gadsimta. Ja reiz Latvija ir domāta un dibināta kā nacionāla valsts, tad, ja mēs nemainām līdzšinējo praksi, kas 25 gados ir mums izveidojusies, tad mēs tādu Latviju varēsim aizmirst un apbērēt. Tā kā, ja mums ir svarīga Latvija kā nacionāla valsts, tad mums ir par šīm lietām jādomā arī. Bet es nekādā gadījumā neesmu mieru, ka viss tas bieži vien tiek kaut kā norakstīts, tikai jūs par pabalstiem runājat, tikai jūs par naudu runājat. Tas ir tas valsts atbalsts, ko valsts var dot. Valsts nevarēs dot emocionālu atbalstu vai, ja tur ir, piemēram, problēmas ģimenē vai tam līdzīgi, to valsts nav spējīga. Bet valsts ir spējīga, tā kā lielākā daļa arī Eiropas Savienības valstis ir izdarījušas. Mans tas galvenais uzstādījums - novērst netaisnīgo nabadzību no tām ģimenēm, kas vēlās vairākus bērnus. Punkts. Atkārtošu vēlreiz. Novērst netaisnīgo nabadzību no ģimenēm, kas vēlās vairākus bērnus. Un tur Latvija ir pirmajā negatīvajā vietā, ka mums tas uzstādījums tavi bērni, tavas problēmas, kā jau mēs dzirdējam, arī no valsts puses. Un ja reiz tev ir tik daudz bērnu, tiec pati galā, vai pats, vai paši, un valstī, kā teikt, mēs paskatīsimies, kā tev tas izdosies. Es tagad, jūs šeit ir dzimušo, mirušo skaits. Mēs varbūt daži ir pamanījuši, kad ir šis galvu reibinošais kāpums dzimstībā. Varbūt jūs pat varat to šī skalā saskatīt. Varbūt jums tas neizdosies. Jā, protams, ka pēdējos 1, 2, 3 gados mums ir dzimstības kāpums. Es pat viņu te pievilkšu mazliet tuvāk. No nepilniem 19,000 dzimušie ir zilā krāsā līdz nepilniem 22. Un domājiet, ko gribiet, bet es uzskatu, ka lielākoties šis pieaugums ir tieši pateicoties iepriekšējo vairāku gadu
valdības atbalsta uzlabojumiem, kuri nebūtu notikuši bez tā sauktajiem demogrāfijas ultimātiem. Tagad, diemžēl, situācija ir mainījusies. Mums šogad ir jau, varētu teikt, tā prognoze uz esošajiem mēnešiem, kas ir jau pagājuši, ka dzimstības pieaugums ir apstājies, bet vēlāk manā prezentācijā jūs redzēsiet, kam dēļ es uzskatu, ka nākošos gados mēs varam sagaidīt dzimstības kritumu, jo valdība vairs nevis uzlabo, kā ir tajos labajos papīros ierakstīts, un būtībā bijušā ministra kundze ļoti pareizi pateica, tie ir tikai plāni un papīri, jo tad, kad mēs nonākam līdz reālam budžetam, tad neviens nevēlās atcerēties ne Nacionālās attīstības plānu, kur ir brīnišķīgas lietas ierakstīts, ne šo te ģimenes un bērnu, kas bija tas garais dokuments, un vēl mazāk pašas valdības apņemšanos noteikts lietas izdarīt valdības deklarācijā. Šeit vēl par migrāciju, tam es lecu pāri. Tātad, pamatojot vēlreiz savu to uztraukumu, ka mums tomēr ir jādomā, kas dzīvos Latvijā un kam dēļ Latvija eksistē šajās robežās, jo kā ekonomisks jēdziens vai kā ekonomisks tāds veidojums, es Latvijai īpaši lielu jēgu neredzu. Latvijai ir jēga kā nacionāli kulturālam veidojumam, kā jebkurai citai Eiropas nacionālajai valstī. Un tie pirmie 5 stabiņi ir jau fakts, būtībā arī 6. 15. gads ir pievienojies. Tālāk oranžais ir Eurostat vērtējums, prognoze, optimistiskā prognoze par Latvijas attīstību iedzīvotāju skaitu. Un es piezīmēju klāt tos pārējos, lai jums ir tā ieskats nākotnē, kur mēs virzamies, ja mēs neko nedaram. Un tagad vēl viens uzsvars. Mēs to visu varam mainīt, ja mēs patiešām mainām valsts politiku. Un nevajag Latviju pārcelt uz Āfriku, kā daži varbūt iedomājās. Pietiek Latviju apmainīt vietā ar Igauniju, vai varbūt pievienoties Igaunijai. Es esmu Igaunijas atbalsta fans, jo es uzskatu, ka tur politiķi daudz vairāk rūpējās par to, ko viņiem būtu jārūpējās. Un šeit ir galvenais arī tāds mazs paraugs. Izmiršanas ātrums ir, respektīvi, mirstības pārsvars pār dzimstību Latvijā un Igaunijā. Mēs iegāzāmies līdzīgā bedrē 90. gadu sākumā, līdz ar vairumu, gan izvēl visas Austrum Eiropas valsts no postkomunismu valstīm. Bet ap 2003. kaut kas notika. Igaunija strauji uzvirzījās augšup, viņiem dabīgais pieaugums ir tuvu nullei. Mēs joprojām mazliet tā kā sākām, bet atkal atkritām un turpat arī veģetējam apmēram tādā līmenī, kāds ir pēdējais stabiņš šeit. Un tātad mani ieinteresēja, kas ir šīs te atšķirības, kāpēc Igauniem, kuri ir tādi paši, varētu teikt, ģenētiskie brāļi latviešiem, kādi esam mēs paši, ja? Bet kaut kas tomēr ir atšķirīgs tieši valdības politikā. Nu, lūk, kas te mums te tālāk. Šeit arī vēl zināšanai, varbūt tie nav svaigākie dati, es nespēju jaunākus atrast, bet kardināli jau nekas nav mainījies. Tanī brīdī, kad politiķi sāk teikt, ka ne jau naudā ir galvenais, tad, es gribu teikt, beidziet muldēt. Jo no politiķiem un no valsts mēs sagaidām tieši šo, cik daudz no IKP mēs ieguldam ģimeņas un bērnu atbalstam. Punkts. Un ir vesela rinda valsts, kur tas ir 2 un vairāk procentu, un mēs būtībā tie procenti, ko es nu pat manīju no pirmā runātāja Maksima Ivanova, toreiz pirms krīzē mums vēl uzkāpa gandrīz uz 1,5, un tagad ir 1,1, 1,2, ja nemaldos no tās. Mēs esam atpakaļ kaut kādā pašā priekšpēdējā varbūt vietā. Tātad nevajag maldināt sevi un sabiedrību, ka ar šādu atbalsta apjomu no valsts budžeta, mēs varam diskutēt, vai tas budžets ir lielāks vai mazāks un tā tālāk, bet ja ir šāds apjoma neliels apjoms, tas atbalsta procents, tad arī tas rezultāts vienmēr būs daudz zemāks, nekā viņš būtu varējis būt. Un šī ir, man ir daudz svarīga grafika, bet es gribu šo it īpaši uzsvērt, šis te nabadzības riska pieaugums, kur ģimenes ar 3 bērniem ir ar sarkano krāsu, katra valsts un attiecīgi visi iedzīvotāji, ieskaitot šīs ģimenes ar 3 bērniem, kāds ir nabadzības risks, ja nav šo daudzo bērnu. Nu, lūk, un Latvija ir pirmajā negatīvajā vietā, ka mēs vismazāk rūpējamies par tām ģimenēm ar šo vislielāko nabadzības risku, respektīvi atstājam šīs ģimenes, lai viņas tiek galā, kā zina. Un mēs redzam, ka puse valstu ir to ļoti veiksmīgi kompensējušas, ka jebkurā veidā
Protams, būs vienmēr cilvēki, kas būs bezdarbnieki vai strādās mazapmaksātās profesijās, vai vispār izvēlēsies nestrādāt. Tās ir cilvēku prioritātes. Bet lai nebūtu tā, ka tikai fakts vien, ka tur rodās 2. vai 3. bērns, ka tas novirza šo ģimeni uzreiz, es teikšu, bezgalīgā, vismaz bērnu dzīves ilguma nabadzības slogā, tas ir netaisnīgi, kas no valsts puses būs jāmaina, bet, diemžēl, pagaidām patreizajā valdība par to pat nevēlās īsti iedziļināties, un es izskaidrošu vecuma piramīda. Šeit mēs redzam vēl, ka mums ir ļoti daudz, vai vismaz nosacīti pietiekoši daudz vēl jauno potenciālo vecāku vecumā no 25 līdz 30 gadi, kuri neapšaubāmi vēlās kļūt par vecākiem un vēlās sev bērniņus. Taču no valsts politikas būs atkarīgs, vai viņi to atļausies tuvākos gados, vai viņi to atliks un vēlreiz atliks, vai beigu galā emigrēs. Tā, kas mums ir notikuši šie uzlabojumi? Es ātri pārskriešu pāri. Bērnu kopšanas pabalsts, agrāk tie bija 50 lati, tagad 171 eiro. Valsts ģimenes pabalsts dubultots par 2, trīskāršots par 3. Bērnu dārzu rindu risinājums, kas tagad ir atkal apdraudēts, tas darbojās 3 gadus. Brīvpusdienas tika tikai no 1. klasītes līdz 1. līdz 4. klasītei. Tad vēl neapliekamais minimums tika ievērojami pacelts līdz 165 eiro. Vēl ir papildus mājokļu politika, nekustamā īpašuma, ģimenes tās kartes, daudz kas ir izdarīts. To es varbūt pēc tam atstāšu, bet tagad paskatīsimies, kas tad ir šajos valdības dokumentos. Mums tas it kā svarīgākais ir šis nacionālais attīstības plāns, un man tur ir brīnišķīgi ievadi, tur var vislabākos citātus atrast. Ieviešot kompleksu atbalsta sistēmu ģimenēm panāk, ka katru gadu dzimst vairāk bērnu nekā iepriekšējā gadā, un tur ir tie rezultatīvie rādītāji, ka mums vajadzētu vai minimāli vai maksimāli kādus tos rādītājus sasniegt. Un tad, kur es tieši fokusēju šo nabadzības risku, tātad panāk, ka nabadzības indeks viena vecāka ģimenēs mazināsies no 39, kas bija šo plānu rakstot, līdz 30. Uzminiet, cik tagad ir, es esmu uzrakstījis. 41, viņš ir pieaudzis, un viņš ir pieaudzis vēl pirms tiem pasākumiem, kas tagad draud vēl vairāk viņus šo netaisnību mazināt. Tad otrs indeks, otra nabadzīgā grupa ir ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, un te, diemžēl, nav izšķirams, cik daudz no viņiem ir ar vienu vecāku, cik daudz ir ar abiem vecākiem, kas vēl. Tur dīvainā kārtā, un es pie tā pieskaršos, kāpēc, metodoloģijas dēļ šis cipariņš ir pietiekoši jau tuvu tam plānam, bet atļaujiet man, es pie tā atgriezīšos. Valdības deklarācijā, ko es arī pieminēju, ir prioritāri gādāsim par ģimeņu ar bērniem labklājību un nabadzības risku mazināšanu, kas ir pamats kuplāku ģimeņu veidošanai. Un būtiski paplašināsim valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm. Bla, 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 bla. Tālāk, nabadzības riska arī tur mazinās līdz 30 un virzīsimies uz to, lai iedzīvotāju dabīgais pieaugums 20. gadā sasniegt pozitīvo vērtību. Tātad, kas mums ir notiekās reāli politikā praksē? Šeit es vēl uzzīmēju, runājot par to nabadzības indeksu, jo, diemžēl, tie no mums, kas vēlētos izmantot šos nabadzības indeksa citātus no statistikas pārvaldes, viņiem ir jāņem vērā, ka tur ir problēmas metodoloģijā. Bet, es mēģināšu viņus apmēram izskaidrot. Tātad, bet visumā viņi tomēr nodara. Tātad, ja mums ir viens vecāks ar vienu bērnu, tad par dažādiem gadiem, es te esmu pielicis 4 gadus, jo viņi tik diezgan neizskaidrojami svārstās, un tad viņš tā ap 40 lēkā. Ģimene ar 3 un plus bērniem agrāk bija krietni augsts, tagad šitas ir tas zemākais rādītājs 27, kur pretī 2 pieaugušie bez bērniem, protams, ka tam arī ar šo mazliet neprecīzo metodoloģiju paliek, bet kas man ļoti neapmierina no šīs metodoloģijas, ka, piemēram, vientuļie vīrieši ir sanāk tagad šodien ir ar lielāku nabadzības risku nekā ģimene ar 3 bērniem, vismaz 3 bērniem. Un šīs metodoloģijas aprēķinā ir vairāki kļūdaini pieņēmumi. Vispirms, šie vientuļie vīrieši visbiežāk vairums vai lielu daļu savu ienākumu noslēp no valsts iestādēm. Sanāk tā, ka viņiem vai minimālais vai nekāds var būt ienākums. Tas viņiem netraucē dzīvot pārtikušu dzīvi. Ja? Bet otrs ir šis te
priekš Rietumeiropas valstīm izstrādātais nabadzības aprēķina modelis, kur tiek pieņemts, ka pirmais mājsaimniecības loceklis vienmēr ir kā viens. Viņam vienmēr vajag, piemēram, Latvijā tas ir apmēram, ja nemaldos, pie 300, mazāk bija. 250, es neatceros, starp 200 un 300 eiro, ja viņam ir mazāk par šo noteikto nabadzības summu, tad viņš ir zem nabadzības sliekšņa, ja viņam ir pa 5 centīm vairāk, tad viņš vairs nav. Bet pārējiem locekļiem ir uzreiz lieli koeficienti, piemēram, bērniem tie tikai 0,3%. Un ja Rietumeiropas bagātākās valstīs, un te es uzzīmēju tādus budžetus, viņiem ir pirmkārt, tas budžets ir mazliet lielāks, un tad tie absolūti nepieciešamie izdevumi, es mazliet vulgarizēšu, teikšu, tie izdevumi, lai pabarotu tās 4 mutes daudzbērnu ģimenē, ja, ir tik augsti, cik viņi var atļauties, bet vēl tur mazliet vairāk, un tāpēc viņiem varbūt pietiek rēķināt 0,3 koeficientu, bet mums no kopējā budžeta rēķinot īsti šo 0,3 koeficientu par katru bērnu, bet viņš jau pēd varbūt 0,5 pieaugušā budžeta vērtībā, apmēram, es tā vulgarizēju, bet apmēram. Tā kā reāli man vajadzēja vispār to lilā aizkrāsot, jo daudzas ģimenes arī varbūt mazliet uz parādu dzīvo. Viņiem arī nepietiek absolūti nepieciešamajiem izdevumiem. Tātad tas ir par šo metodoloģiju, kas ir domāta turīgākām Rietumeiropas valstīm ar krietni lielāku IKP un arī krietni lielāku nabadzīgo ģimeni. Ja mums tātad šai nabadzīgai ģimenei ar 3 bērniem, piemēram, viena māmiņa ar 3 bērniem, viņiem tātad varētu būt 400 eiro ar kapeikām, un tikai tad, ja būtu zemāk, tad viņiem skaitītos, ka viņi ir zem nabadzības riska. Kur pretī Rietumeiropā tas jau būtu pie 2000 tādai pašai ģimenei, kad varbūt tā pārtika, pieņemsim, aizņem 300 eiro tā minimālā, un tie 300 eiro no tiem 2000, jā, tad tie ir 0,3 koeficients. Es varbūt par to metodoloģiju vairāk neturpināšu, bet es neesmu apmierināts, ka mēs nekritiski pieņemam, un tad sanāk mums tāds absurds, ka vientuļie vīrieši ir nabadzīgāka, riska lielāka grupa nekā ģimenes ar vairākiem bērniem, un vietā ir šī ironija, jo valdība pieņemot šos te vairākus lēmumus, vairāk rūpējās par tiem vientuļniekiem, kam pārsvarā tie uzlabojumi būs, nevis par ģimenēm. Un tātad man galvenā runas daļa ir kritizēt šogad, tātad nākošā gada plānu budžetam, kurš ir tagad, diemžēl, pilnīgi ignorējot visu sociālo partneru iebildumus, ticis līdz parlamentam tādā vēl veidā, un vēl ir pēdējā cerība, vēl kādu mēnesi viņš tiks gremots parlamentā, un vai viņš paliks tāds, kā viņš ir, ja reiz ir tā koalīcija, kas viņu atbalsta, vai varbūt tomēr kaut kādā veidā vēl ir iespējams to uzlabot. Lūk, tātad, manuprāt, neapstrīdot šī neapliekamā minimuma diferenciācijas, varbūt tādu teorētisko nozīmi, ja mēs skatāmies no Briseles tāluma vai kaut kur no ārpus zemeslodes, tā tīri teorētiski uz Latvijas iedzīvotājiem, tad liktos pareizi. Visiem, kuriem ir mazākas algas, viņiem caur šo deklarācijas iesniegšanu beigu galos pēc gada atnāks apmēram pārdesmit eiro apakaļ mēnesī papildus ienākums no viņa darba. Tas it kā varētu likties taisnīgi. Bet, ja mēs ignorējam bērnu skaitu, tad mēs būtībā nevis mazinām šos nabadzības riskus, kas pamatojumos tiek tur piedāvāti šim valdības dokumentam, bet viņus palielinās. Jo, ja personai apgādībā ir šie 2 bērni, vai tā ir daudzbērnu ģimene vai vientuļo vecāku ģimene, tad jau minimālās algas saņēmējiem tā alga ir par mazu, lai sajustu vēl šos papildus atvieglojumus, kurus saņems tie pārējie, kuriem nav šo bērnu. Tātad pilnā apmērā šie grozījumi palīdzēs tikai 2/3 no darba ņēmējiem, tātad proti tiem, kam nav bērnu vai varbūt, kam ir 1 bērns, tad daļēji palīdzēs, teiksim, mazākā summā, bet palīdzēs. Kāpēc tāda realitātes ignorēšana un kāpēc ir tādas prioritātes? Otrs, paņemsim vēl no otra aspekta.
Es fokusējos uz vīriešiem, man vienkārši iepatikās šī trešā nabadzīgākā grupa pēc Latvijas statistikas. Vientuļš vīrietis ar algu līdz 500 eiro reformas rezultātā tad saņems šos pilnus 20 eiro katru mēnesi vairāk, kā būtu pirms šīs reformas. Kā jau teicu, māte ar 2 bērniem, tas varētu būt arī tēvs ar šiem pašiem 2 bērniem, ar tādu pašu algu vairāk saņems apaļu nulli. Bet tagad paņemsim to otru galu, no kā noņem nost šīs neapliekamais minimums. Tātad mēs zinām, ka lielākām algām, sākot ar 1000 un vairāk eiro, mēs paņemsim nost šo neapliekamo minimumu. Viņiem tas nepieaugs, bet vai nu samazināsies un ar laiku pavisam izzudīs. Paņemsim šo māti ar 2 bērniem, kurai alga ir 1100 latu vai vienkārši 1000 eiro. Viņi nevis iegūs, bet saņems mazāk. Bet tagad izdalam uz šo bērnu skaitu. Un tad sanāk tā, ka tiem, kuriem ir uz galviņu ģimenē, sanāk mazāk 330 eiro, no viņiem mēs atņemam, lai iedotu tam, kuram varbūt būs 400 vai 500 eiro, kurš saņem 20. Šis ir tā, manuprāt, galvenā kritika, ko par lielu nožēlu ļoti stūrgalvīgā veidā valdība vienkārši ignorēja visus, jo to jau pusgadu mēs par to vien vāramies un šoreiz izvilnām. Un otra lielā valdības kļūda, kas tātad nevis uzlabojumi, kā mēs dzirdējām, nekādi nav plānoti. Tur tik daudz gods un slava. Ivanov kungs ir brīnišķīgs ierēdnis, tas nav nekādā ziņā šīs politikas pārmetumi nav ierēdņiem. Tie pārmetumi ir politiķiem, kas nevēlās nekādus uzlabojumus, kas pieļauj šos pasliktinājumus. Ir šis lēmums pārtraukt valsts finansējumu bērniem, kuri netiek pašvaldības bērndārzā, pirms tiek nodrošināts, ka šiem vecākiem nebūs jāmaksā ievērojami vairāk, kā bija šajos 3 gados. Tātad šī hausā, kas jau šobrīd ir radīts, jo pat ja notiekās brīnums un valsts iestādes 2 mēnešos spēj kaut kādā veidā piespiest Rīgu un vēl varbūt kādu pašvaldību turpināt to līdzfinansējumu ne tikai pašvaldības līdzšinējā apjomā, ko viņi ir apņēmušies, bet arī tā valsts finansējuma apjomā, ko valsts aiziet prom, tad jau būtu viss kārtībā, bet es neceru, un jūs ļoti labi apzināties, ka nespēs valsts, tur būs pusgadu vismaz kāds pārtraukums, un caurmēra ģimenei, kam ir tagad bērniņš netiek pašvaldības bērndārzā, bet ir līdz šim varējis apmeklēt par nelielu vecāku piemaksu privāto bērnu dārzu, viņiem tagad būs caurmērā apmēram vismaz par 100 eiro vairāk par bērnu jāmaksā katru mēnesi, lai turpinātu. Cik daudz ģimenes to spēs? Iespējams, ka liela daļa to nespēs, māmiņa paliks sēdēt mājās ar bērnu, un rezultātā daļa no tām vēl ies apakaļ uz šo pašvaldību prasīt varbūt sociālo palīdzību lūgt, kā pretī viņi vēl būtu varējusi varbūt pelnīt un maksāt ar saviem nodokļiem šai pašvaldības kasei. Tā kā, manuprāt, taisnīgi būtu panākt, ka visi bērni, kuriem ir nepieciešams šis bērndārs pakalpojums, tiek to vienādā apmērā nodrošināti, lai būtībā pat vecākiem būtu vienalga, vai tas ir privātais vai pašvaldību, tas ir jau pakārtots jautājums tas kvalitātes ziņā, bet lai nevajadzētu maksāt vairāk privāto bērndārzu apmeklētājiem, ja reiz viņi netiek pašvaldības bērndārzā. Bet tur valsts dokumentos viņi ir noformējuši savādāk, ka tiek atbalstīti nevis bērni, bet tiek atbalstīti privātie bērndārzi, kādas šausmas, ja? Tad to tiešām būtu jāpārtrauc. Bet būtībā tas atbalsts jau ir tiem bērniem, kas netiek pašvaldību bērndārzos. Paldies, es ceru uz jūsu līdzdarbību.